Šeit mēs būvējam iebraukšanu pazemes garāžā. Te būs divvirzienu kustība. Vienlaicīgi būs iespēja gan iebraukt, gan izbraukt no garāžā. Pa vidu tur pagaidām novietots krāns, bet šajā vietā būs jumts un no tās vietas būs iespēja iebraukt katrā mājā atsevišķi. Mums uz projektu ir paredzēta 27 garāži. Tātad pēc būtības katrai ģimenei 127 garāži un tad katrai ģimenei pietiks pa garāžu. Katrai mājai ir atsevišķi garāži, pa vidu ir, teiksim, tā rotācijas vieta, kur būs pieejami vietas garāžā gan motocikliem, gan skuteriem, gan arī elektriskiem velosipēdiem. Mums ir pārdomāts arī par elektrotransporta īpašniekiem. Tad katram garāžām ir ievilkta speciāli vadi, lai varētu ladīt elektromobīli. Un ņemot vērā to, ka šeit agrāk bija sērkociņu rūpnīca, mums ir liela jauda. Un vēl interesants moments, par ko mēs padomājam, tā kā projekts ir pilnībā integrēts parkā, mēs neatstājām pagalmā nevienas vietas mašīnām. Tātad, principā, tās ģimenes, kas dzīvos mūsu projektā, viņi dzīvos bez iedarbinātām mašīnām pagalmā. Visas mašīnas stāvēs garāžā un netraucēs gan skatu no loga, gan nebojājot gaisu. Par bērni, tas starp citu mums ir prioritāte šajā projektā. Pirmais, projekts ir nožogots pilnībā, otrkārt tiek uzstādītas videokameras un šobrīd ir tas aktuāls moments ir tas, ka ir tāds mākslīgais video intelekts, kas varētu palīdzēt uzraudzīt savus bērnus. Kā arī bērni var atpusties gan parkā laukumā un arī mūsu teritorijā būs savs laukums bērnu atputei.